Par cik man toltē ir uzliktas flīzes, tagad sāku štukot, kā es ielikšu durvis. Durvis man ir slēpto montāžu, likšu tādas pirmo reizi, šobrīd vienkārši pieliku, izņēmu durvis, pieliku rāmi, saprast, kā vispār viņas montēt un kā tas viss vispār izskatīsies. Bet man tā situācija sekojuši, par cik es tomēr beigās izlēmu par to, ka flīzēšu vannas istabā grīdu. Man ir tā, ka grīdai rekur atšķirības starp grīdu un vinilu, kas man būs, ir kaut kādi 2 mm. Sarunāja flīzētāji, ka viņš man jau šito pēdējo flīzīti ielika mazliet slīpumā. Un te man sanāk tāda atšķirība. Reku, ja es pielieku 2 mm, bums, čotka saiet kopā. Tāpēc tagad pirms es vispār ķeros pie durvīm, es sapratu, ka es no sākuma gribu ar grīdas špakteli uzvilkt te tādu mazu slīpumiņu, 2 mm, lai kad es lieku vinilu, viņš man tieši pieiet pie flīzītēm. Tā kā tagad es ņemšu ārā durvis, rāmi, un no sākuma špaktelēšu te, pieslīpēšu un tad tikai likšu durvis. Grīdas špaktele man ir šitāda. Zinu, ka daudz izmanto bostiku, bet man ir šitāda. Un galvenais ir nejaukt daudzumos, jo viņš diezgan ātri cietē. Man arī te baigi daudz nevajag. Izstāst šāda. Nezinu, vai man sanāca tieši 2 mm, bet viņš diezgan viegli slīpējās. Pieslīpēšu, pastīšos, ja kas piešpaktelēšu vēl. Un par šitām maliņām es arī neuztraucos. Es pēc tam smuki viņu pieslīpēšu, ka viņš maigi tā sajiet kopā viss. Ir nākamā diena, tagad skatos, kā es te biju piešpaktelējis, izstāst, ka man vajadzēs vēl milimetru pielikt. Tā kā tagad noslīpēšu, nošpaktelēšu un tad iešu darboties uz otru istabu slīpēt sienas. Labi, vēlreiz piešpaktelēju grīdu, lēnām viņa jāžūst. Tad tā pastāstīšu par durvīm, kā es izdomāju likt oriģināli. Viņam nāk 3 šitādas lipiņas katrā pusē, bet man kaut kā beigā uzticība viņā nav, tās tomēr durvis tiks virinātas, cērtas ciet un tā tālāk. Izdomāju tā, kur es izņēmu ārā eņģes, un eņģu pusē man ir plāns tāds. Pieskrūvēšu 2 OSB gabaliņus augšā, apakšā un pieskrūvēšu cauri eņģēm ar 2 skrūvēm. Un otrā pusē es izdomāju, es nopirku šitādus kārtīgus metāla, es nezinu, kas tas ir metāla šitos te, pieskrūvēšu šitā. Šī pusē arī pieskrūvēšu OSB un ar distancerīšiem un pievūkšu caur šitiem vēl klāt kārtīgi 3 vietās šī pusē, un tad viņām jāstāv tā, ka nekur nepaliks. Tā, esmu saskrūvējis savus stiprinājumus, izstāst šādi. 3 vietās, šī pusē vienā vietā, jo te ies caur reņģiem klāt, te pie šitiem OSB pieskrūvēju 2 OSB, puliņās saskrūvēju pārējos, un tad mēģināšu skatīties kaut ko līmiņot, likt vietā skatīties. Rāmi esmu šitā pieskrūvējis, it kā viss sanāca, pēc lāzera un līmeņražiem arī it kā ir taisni. Mēģināšu tagad ielikt durvis, pastīties, kā durvis stāv iekšā. Šitā man sanāca, te vēl sanāca dažās vietās distancerīšus ielikt. Uz šitiem OSB, un šī pusē OSB kopā ar distancerīšiem. Pagaidām ir pieskrūvēts katrs šitas uz 1 skrūves, eņģes uz 2. Tā kā ieliksim durvis, pastīsimies, vai vispār ir vispārreizi. Ko patiesības mirklis? Skatāmies, kas man te ir izdevies. Bum! Tā, te viss ir smuki šitā pusīte, augša, arī smuki, te pa vidu izstās lielāka sprauga. Tā, labi, domāsim, bet ir labi. Tā, labi, tagad mēģināšu pieregulēt, nav ne mazākās nojausmas, kas un ko man te jākustina, bet lēnā garā gan jau, ka iebraukšu. Ieskrūvēju te bišķi jaudīgāku skrūvi, jo man šitā viena skrūvīte jau sāk iet uz apli, tāpēc es ceru, ka man vairāk durvis nebūs jāņem ārā, jo viņas tomēr ir, tas nav īsts koks, tu skrūvēji iekšā ārā, tās ietiņas izļurgājās, tāpēc cerams, ka sanāks pieregulēt un viss būs labi. Tā, viss izdevās, saspraudu gar durvīm iekšā pilns ar šitiem distancerīšiem, šī pusē, kur ir ļipiņi, tur ir 3 mm, te ir aizmugrītē 2 mm un augšā arī 2 mm. Davai, ko jāpūš ciet un vienas durvis būs gatavs.
Nu labi, cik tālu esmu ticis ar durvīm. Tātad te ārpusītē esmu apgriezis visur putas, viss forši, un te reģipsīti iegriezu arī mazliet tādā slīpumiņā, lai kad špaktelē, lai viņš tur foršāk viss sajiet kopā. Te no ārpuses viss ir labi, kā jau, man liekas, pirms tam teicu, durvis liku ar milimetru uz āru. Nu, te pieņemsim, var redzēt, lai pēc tam var pielīmēt lentu, špaktelāpstiņu ašpaktelēt, lai viņš tur viss sajiet smuki taisni kopā. No iekšpuses. Tātad te arī putiņas esmu apgriezis, tagad švak varēs redzēt, bet esmu te pa perimetru, kur visur pieskrūvējis reģipsi pie profila, jo man plāns ir tāds. Es likšu šādi reģipsi pie ārējās maliņas un pa vidu te ar līmi līmēšu viņu kopā. Kāpēc pieskrūvēju te reģipsi, lai līmi labāk turās nekā pie profila? Te salīmēs tā kā reģipsi kopā, visu nolīmeņos, pagaidīšu, kamēr līmi nožūs, un pēc tam lielākās spraugs, lai aizpūtīšu putu, un tad no šīs puses arī varēšu špaktelēt ciet, un tā pa visu perimetru sākšu es ar augšu, no sākuma ielīmēšu augšu, tad sānus, jo tā man izstās. Man liekas, ka risinājums būs labs, un viss būs pareizi, tā kā darbojamies. Tā, nu reku 4 vietās esmu uzpiķkājis flīžu līmi. Kāpēc ar flīžu līmi? Jo man vienkārši no flīzēšanas palika 2 maisi pāri. Tā kā mēģināšu šito darbu darīt ar flīžu līmi. Nu, atsanāca man šādi. Kur pieliekam stūrīti, smuki tieši 90 grādiem. Nu, tagad jāatstāj, lai žūst, un pēc tam lielākās spraugs aizpūtīšu putām. Nu, visas maliņas esmu uzlicis, viss ir līmenī, viss ir taisni, pareizie 90 grādi, visur ir. Bet, ko es gribēju pastāstīt, kā es te apakšā izdomāju uztaisīt. Jūs redzat mani šitāda padarīšana, un ko es darīšu? Es pēc tam šeit ieflīzēšu, lai ir līmenī šādi flīzītei, lai beidzās, lai visur iet ar maliņu un pieiet arī te pie durtiņām, tā kā lai tā grīdlīste visur iet vienādi. Nu, nezinu, kā man sanāks, bet man liekas, ka ideja baiga foršā. Tagad štukoju, kā špaktelēšu rāmi, un pagaidām man ir doma tāda. Špaktelēšu es ar uniflotu pirmajā kārtā. Sākumā ielikšu šito stikla šķiedras, lenti, un pēc tam pāriešu pāri vēlreiz ar uniflotu, un tad laist šādi te knaufu kurtlentu. Lielam šitie 2, kas man ir, strādāja ar tiem materiāliem, kas man jau ir sapirkti, kas man stāv. Tā kā domāju, ka tā būs labi. Nu, skatīsimies. Īstās man šādi, augšu un vienu sāni jau nošpaktelēju, un es beigās sapratu, man tomēr nāksies ņemt durvis ārā, jo tur bišķi pa ķēpīgi sanāk, ka tu velc to špakteli, man tāpēc tam starp durvīm un šito rāmi tur viss sajies iekšā. Tā kā izņēmu ārā, tur, kur ir eņģu vietas, kur uzlīmējama gaivereni, lai netiek iekšā špakteli. Nu, tagad paņemsim šo pusīti. Un no iekšpus man izstās šādi, kur maliņas jau ir sataisītas, te jau pierīvēju maliņu, lai būtu pareizajā līmenī. Nu, ot, tagad plāns šodien šo arī aizšpaktelēt pirmajā kārtā. Nu, labi, nākamā diena, pirmā kārta ir piežūsi un ķeramies klāt otrajai kārtai. Līmēšu lentu un likšu metāla stūrīšus. Un te, kur es likšu metāla stūrīšu, es uztaisīju tādu gropīti, lai viņi bišķītņās vairāk var iesēdināt iekšā, lai viņš tā taisni sajiet. Ātrais video. Es šādi līmēju lentu. Es nobraucu ar špaktelāpstiņa zobiņiem. Un tagad es viņu piespiedīšu, pielīmēšu. Tikko uzvilku flīžu līmi šādu te maliņu virs flīzītēm, jo tas ir vajadzīgs, kad liks iestieptos griestus tā ar ēnu profiliņu, viņam vajadzēs tagad šajā vietā, kur pieskrūvēties, lai viņš neliecās.